Trobele LV. Labvakar, dārgie skatītāji! Atskatoties uz 2008. gadu, turpinam rubriku Neatbildētie jautājumi. Šīs dienas raidījumā aplūkosim vienu no pagājušā gada nozīmīgākajiem un satraucošākajiem notikumiem cilvēktiesību jomā Latvijā. Sabiedrībā pazīstamu cilvēku aizturēšanu saistībā ar it kā baumu izplatīšanu par Latvijas stabilitāti. Lai jaunā gadā ieejot nepaliktu neatbildēti jautājumi, Trobele LV piedāvā ekskluzīvu interviju ar DP pārstāvi. Labvakar, kungs. Paldies, ka ieradāties. Nešausmīt man vārdā. Kāds bija patiesi iemesls tam, kādēļ DP novembrī aizturēja divus sabiedrībā pazīstamus cilvēkus? Mūsu organizācijas mērķis bija nosargāt valsts demokrātisko iekārtu. Vai tas gadījumā nevarētu tikt uzskatīts par demokrātijas pamatprincipu pārkāpumu? Nē. Precizējiet, lūdzu. Pirmkārt, procedūra ir apstiprināta Saeimā, tātad demokrātiski. Otrām kārtām, vienkārši ir jāsaprot, ka tas ir demokrātiski. Kā jūs prognozējat notikuma attīstību nākamajā gadā? Mēs viennozīmīgi strādāsim intensīvāk. Cik optimistisks ir šīs prognozes? 100, 200. Nākamajā pusgadā? Nē, mēnesī. Vai tam ir kāds sakars ar DP vēlmi spodrināt savu publisko tēlu? Saprotiet, izlūkdienestam nav publiskā tēla, un tāpēc mēs nevaram runāt šeit par publiskā tēla spodrināšanu. Es atvainojos, intervija beigusies. Pateicamies kungam par ekskluzīvo un izsmeļošo interviju. Ar prieku paziņojam, ka nu ir par vienu neatbildētu jautājumu mazāk. Jāsaka, es jau jūtos drošāk. Paldies par uzmanību un tiksimies nākamajā Trobele LV ziņu izlaidumā. Trobele LV.